to līni. Jo žūstot viņa vada vienkārši tagad, kamēr jūs taisat, liekas kāda vaina bez tā klīma, bet žūstot viņš tad, nu, viņam patīk tā nokrist. Apgriežot mazāk. Un tad, kad ir izgrieztas aplis, nu tad, ja jūs gribat, teiksim, nu, perfektu to maliņu taisnu, bet, kas grib, arī atkal kādu apgraužas. Nu jā, tad jūs, teiksim, ja jūs tagad gribētu kaut kādu rakstu ierunāt, tad pirms tās locīšanas, kādreiz cilvēks nopūlas uz roka, un tad viņš saka, ka viņš grib tur kaut ko augus vai kaut ko. Šitas ir augus. Jā, laikam restāku, ja? Jā, jo jums tas tāds gruntīga tās ir. Tad es jūsu vietā pārmīcītu visu pa jaunu. Un šitas tā? Nu, un vārdu ornēs. Šitas, lai viņš lai apžūst, višķi, reku jau žūst viņš. Tikmēr jūs to apli uztaisat, jā. Tad... Jā, pārstāvju plānu šitas bija. To desu nevajag smēt, ja? Uztaisat višķi maizīt, un tad viegli uztaisties jābūt, apmēram vieši šitā. Uztaisat vēl kādu, lai jums... Jā. Mēs sadalījām māliņu. Es neuzliku savus autogrāfus, varbūt priekšpusē varu kaut ko uzrakstīt. Godīgi, nemaz nav tik vienkārši tā. Bet vismaz... Jāpadomā daudziem. Nav tik vienkārši. Tev bet mālē. Nē, tā nav. Nu, katrā ziņā jums teikt vienu pusē, vienu iekšpusē un pašās beigās vēl ārpusē. Labdien, Ilze! Tu esi pie mums atbraukusi no tādas diezgan tālas pilsētas, no kuras? No Bauskas pilsētas. No Bauskas, jā, pa ļoti skaistiem ceļiem tu brauci. Jā, izbaudījām visus Latvijas labus. Kā tu šeit jūties? Ļoti maigi un ļoti omulīgi. Es skatos, ka tu tā ķēries ar tādu enerģiju pie darba. Vai tev vienkārši ir tāda enerģiska daba, vai tev ir kaut kādas priekšzināšanas, kas ļauj tev tā mesties iekšā darbā līdz? Gan. Mums ir gan nedaudz priekšzināšanas, gan ar malnu mālu. Mēs cepām malnējā ceplē, ja? Un šis ir kaut kas jauns. Un jauna iespēja kaut ko iepazīt savādāku mālu. Un redzēs, kas mums sanāks. Un kā šobrīd liekas tās izdodas realizēt tās ieceres? Izdodas ir fantastiska, ļoti liela vāze izveidot un domāju, ka tas būs Rīgo ziedu pušķim. Paldies, Ilze, un lai tev prieks par saviem darbiņiem. Paldies par iespēju.
Oļeg, tu šodien šeit esi vienīgais puisis starp ļoti daudzām meitenēm. Kā tu izbaudīji šo darba procesu šeit? Uz visiem 100. Vispār bija interesanti, jā. Varēja pašpikot, kā citi strādā. Vispār es esmu baigi jānodarīts kaut ko šodienu. Nu, es gribētu teikt, Oļeg, cepuri nost, ka tev ir drosme, arī tad, kur citi puiši tā kā atturās nākt, tu tomēr nāc un dari. Oļeg, ko tu uztaisīji? Es uztaisīju tādus necilus bļodiņus tādus, varbūt vienkāršas par pavisam pilnīgi, tad neko nesarežģīju. Tās būs sev pašam vai kādam dāvinās? Nu, varbūt arī dāvinai kādam, tad jau redzēšu. Un ko tu gribētu, kā tu novērtētu šo sarīkojumu kopumā? Vairāk tādas mirkļus un tiešām tas ir kaut kas nebijis, vismaz manā un taču. Nu, paldies, Oļeg, labi, lai tev prieks par taviem darbiņiem. Jā. Paldies. Sveika, Rīta. Tu mēroji ceļu no vecumniekiem, lai piedalītos šajā sarīkojumā. Vai ir gandarījuma sajūta? Milzīgs. Šī ir mana 3. reize mālošanā. Visu laiku cerēju, ka beidzot ar to 3. reizi kaut kas sanāca. Mums sanāca. Tas vien jau ir prieks. Ko tu uztaisīji? Es uztaisīju vienu jodu, vienu neizsakāms izcelsmes trauku un vienu šķīvi. Vai tev jau ir zināms, kam tu tos lietosi, vai tu vēl skatīsies, kad viņi būs gatavi? Nē, jau ir doma, ka tas tiks likts pirmām kārtām lieldienu maldā, un pēc tam arī noteikti jāņos. Un kopumā sarīkojums? Izdevies par visiem 250. Paldies, Rīta, un lai tev prieks par taviem darbiņiem. Paldies. Zanda, šobrīd tu novadīji lielu sarīkojumu. Kāda ir sajūta? Mūsu cilvēkiem izdevās realizēt savus sapņus? Jā, protams, bija atsaucīgi cilvēki un ieinteresēti, ļoti patīkama atmosfēra un prieks par uztaisītiem darbiem. Bija kaut kas, kas izbrīnīja? Nē, es domāju, viss labi Tev ir ļoti liela pieredze šajā jomā un tā. Un kā tu kopumā šeit jūties? Ļoti labi. Cilvēki ir ļoti laipni un ieinteresēti. Un no tiem viņu izgatavotajiem darbiem ir kāds, kas tev tā īpaši patika? Jā, lūdzu. Paldies jums, ka piedalījāties. Nevar tā īpaši kaut kādu vienu izcelt. Es domāju, ka katrs cilvēks taisa, kā viņš ir iecerējis un pēc sava tāda plāna. Nevar teikt, ka kāds būtu labāks vai sliktāks. Paldies tev, Zanda, un lai tev turpmāk radoša veiksme un lai tev izdodas cilvēkiem sagādāt prieku ar saviem darbiņiem un ar savām konsultācijām. Paldies, ka tu biji pie mums. Jā, paldies jums.